Aleksandrs Dimā, tēvs, grāfs Monte Cristo, lasa Aivars Bogdanovičs. Neaprobežots kredīts. Nākošā dienā ap 2:00 pēc pusdienas grāfa Monte Cristo nama priekšā pieturēja viegli rati, kuros bija iejūgti 2 grezni angļu zirgi. Ratos sēdēja kāds vīrs zilā frakā, baltā vestē, pie kuras karājās varens smaga zelta ķēde. Viņa mati bija tik biezi un ogļu melni, ka tos varēja gandrīz noturēt par neīstiem, tik maz tie sadarēja kopā ar zemās šaurās pieres grumbām, kuras tie nespēja paslēpt. Šis vīrs, kurš bija kādus 55 gadus vecs, kaut gan tas gribēja izlikties, it kā tam būtu tikai 40 gadu, izbāz galvu pa karietes logu un lika, lai viņa grūms zirgu puisis angliski. Durvju sargam prasa, vai grāfs Monte Cristo esot mājās. Pa to laiku šis vīrs ar nekaunībai līdzīgu uzmanību ņēmās pētīt mājas ārpusi, cik tālu tā caur dārzu bija redzama un sulaiņu livrejas. Viņa mazās actiņas raudzījās viltīgi, un viņa plānās lūpas bija cieti saknieptas. Šī vīra glūnošā viltība bija arī redzama no viņa platajiem vaigu kauliem un savādi saspiesta galvas veida, caur ko viņa lielās nearistokrātiskās ausis izrādījās vēl jo platākas un lielākas, un visu izskatu darīja atbaidošu. Lielais pūlis tomēr viņu apbrīnoja viņa greznā pajūga dēļ, viņa lielā dimanta dēļ, kur tas valkāja kā krekla pogu, un sarkanās lentas dēļ viņa pokcaurumā. Grūms pieklauvēja pie durvis sarga loga un prasīja, vai šeit dzīvo grāfs Monte Cristo. Viņa ekscelence šeit dzīvo, atbildēja durvis sargs, bet viņš prasīja Alī ar skatienu. Alī deva atraidošu zīmi. Bet, prasīja grūms, ekscelence nav runājams, atbildēja durvis sargs. Šī gadījumā te ir mana kunga, barona Danglāra vizītkārte. Nododiet to grāfam Monte Cristo un sakiet, ka mans kungs, braukdams uz Kameru, piebraucas šeit, lai jūsu kungu apciemotu. Es ar viņa ekscelenci nerunāju, sacīja durvis sargs. Sulainis izpildīs jūsu uzdevumu. Grūms atgriezās atpakaļ pie ratiem. Nu, prasīja Danglārs. Puika, apkaunots par mācību, kuru tas nu pat bija dabūjis, atkārtoja savam kungam durvis sarga atbildi. Šis sacīja. Tad tas ir kāds princis, šis kungs, kurš tiek saukts par ekscelenci, un ar kuru drīkst runāt tikai viņa kambars Sulainis. Lai viņam tomēr ir pie manis kredītvēstule, un kad viņam naudas vajadzēs, tad tomēr būs jārādās. Un Danglārs atgāzās atpakaļ ratos un uzsauca tik dikti kučerim, ka varēja dzirdēt otrā ielas galā. Uz tautas vietnieku namu! Grāfs Monte Cristo, kurš jau agrāk zināja par šo apciemojumu, bija uz Danglāru noskatījies caur logu. Viņš novērsās ar riebumu. Kādēļ no viņa neglītās ārienes jau senāk nepazinu, kas viņā slēpās. Alī, viņš sauca piezvanīdams. Alī ienāca. Pasauc Bertučio. Bertučio tūlīt ienāca. Vai jūs redzējāt zirgus,
kuri nu pat bija pie manām durvīm? Grāfs prasīja. Protams, ekscelence, tie bija sevišķi skaisti. Kā tas nākas, prasīja Monte Cristo uzacis savilcis, ka Parīzē kādam vēl ir gandrīz skaistāki zirgi par manējiem, kur es gribēju, ka man visā Francijā būtu tie skaistākie zirgi? Alī nobālis nokāra galvu. Tā nav tava vaina, labais Alī, sacīja grāfs viņam maigā balsī arābiski. Tu par angļu zirgiem nekā nezini. Alīs seja atkal atplauka. Grafkungs, sacīja Bertučio, tie zirgi, par kuriem ir runa, nebija dabujami. Monte Cristo paraustīja plecus. Jūs zināt, pārvaldnieka kungs, viņš sacīja, ka tam, kas var aizmaksāt, viss ir dabujams. Danglāra kungs par viņiem bija maksājis 16,000 franku. Nu tad vajag viņam piesolīt 2 reiz tik lielu summu. Viņš ir banķieris, un banķieris nelaidīs garām neviena gadījuma, kur tas kādu kapitālu var 2-kārt pavairot. Vai grāfa kungs runā nopietni? Prasīja Bertučio. Monte Cristo uzlūkoja viņu, brīnīdamies par tādu jautājumu. Šovakar, viņš atbildēja, esmu paredzējis izbraukt, un es gribētu, ka šie zirgi ar jauniem iejūgiem būtu maniem ratiem priekšā. Bertučio paklanījās un gāja, pie durvīm viņš apstājās. Cikos, ekscelence, grib izbraukt? Viņš prasīja. 5:00, atbildēja Monte Cristo. Daru, ekscelence, uzmanīgi, ka pulkstens ir jau 2, viņš iedrošinājās piezīmēt. To es zinu, atbildēja Monte Cristo vienaldzīgi un atgriezās pie Alī. Liec cienījamai Haidas kundzei visus zirgus vest priekšā, lai tā pati izraugās, kādi viņai patīk. Un apjautājies, vai tā kopā ar mani grib ēst pusdienu. Atpakaļ nākot, pasauc Sulaini. Alī bija tikko izgājis, kad Sulainis ienāca. Batistena kungs, sacīja grāfs, jūs tagad 1 gadu esat man kalpojis. Tik daudz laika man vajag, lai savus ļaudis izmēģinātu. Esmu ar jums mierā. Batistens paklanījās. Tagad vēl ir jautājums, vai jūs ar mani esat mierā? O, grāfa kungs! Batistens viņu pārtrauca. Uzklausiet mani, grāfs turpināja. Jūsu gada alga ir 50,000 franku, tik daudz pelnā krietnas oficieris, kurš ikdienas liek savu dzīvību uz spēles. Jūs ēdat pie laba galda, par ko jūs neskaitāms pulks jūsu darba biedru apskauž. Pats būdams Sulainis, jūs tiekat zemāku Sulaiņu apkalpots. Bez jūsu 50,000 frankiem jūs vēl tikpat daudzi gadus piezogat klāt pie dažādiem iepirkumiem. Ak, ekscelence! Par to nebūt nesūdzos, Batistena kungs. Es tikai visu atgādinu, lai jūs redzētu, ka jūs citur labākas vietas par šo nedabūsit. Es savus ļaudis nesitu, nelamāju, piedodu maldīšanos, tikai ne palaidnību. Esmu bagāts diezgan, lai te būtu zināt visu, ko gribu zināt, un esmu ļoti ziņkārīgs.
to es jums saku iepriekš. Ja dabūtu zināt, ka jūs par mani kaut kur būtu runājis un manu izturēšanos pētījis un apspriedis, tad jūs būtu uz vietas atlaists. Es savus ļaudis brīdinu iepriekš un tikai vienu reizi. Jūs tagad esat brīdināts, un jūs varat iet. Batistens paklanījās un pagāja 3 vai 4 soļus uz durvīm. Pagaidiet, grāfs sacīja. Aizmirsu jums sacīt, ka ik gadu saviem ļaudīm atlieku katram zināmu summu. Ja kādu atlaiž, tad tas, protams, savu daļu zaudē, un tā tiek citiem izdalīta, kuri to mantos pēc manas nāves. Jūs esat gadu pie manis, pamats jūsu mantai ir likts, no jums atkarīgs, vai tā vairosies. Šie vārdi, kuri tika runāti Alī klātbūtnē, kurš jau bija atgriezies atpakaļ, Batistenus savādi iespaidoja. Papūlēšos, cik spēdams izpildīt ekscelences vēlēšanos, un ņemšu sev par paraugu Alī kungu. To nebūt nevajag, atbildēja grāfs augsti. Alī bez viņa labajām īpašībām ir arī daudz kļūdu. Viņš ieņem izņēmumu stāvokli, viņš nedabū nekādu algu, jo viņš nav mans sulainis, bet mans vergs, mans suns. Ja viņš savu pienākumu neizpildītu, es viņu nedzītu prom, bet nosistu. Batistens ieplētācis. Vai jūs par to šaubāties? Prasīja Montekristo. Un viņš sacīja Alī arābiski tos pašus vārdus, kurus viņš Batistenam bija teicis franciski. Alī uzklausījās, pasmaidīja, tuvojās savam kungam, nometās ceļos un skūpstīja godbīgi viņa roku. Batistens lūkojās gluži apmulsis. Grāfs deva zīmi, lai tas viņu atstātu, tad tas ar Alī iegāja kabinetā, kur tie ilgi sarunājās. 5:00 grāfs piezvanīja. Nam pārvaldnieks ienāca. Zirgus, pavēlēja Montekristo. Ir jau iejūgti, ekscelence, atbildēja Bertuccio. Vai es grāfu kungu pavadīšu? Nē, tikai kučieris, Alī un Batistens. Grāfs no kāpa lejā ieraudzīja savu ratu priekšā tos pašus zirgus, kurus šorīt bija abrīnojis Danglāra ratu priekšā. Ekscelence, piezīmēja Bertuccio, man bija grūti zirgus dabūt, un tie ir ļoti dārgi. Vai tādēļ tie mazāk skaisti? Sacīja grāfs plecus paraustīdams. Ja cienījamais kungs ir mierā, tad viss ir labi, sacīja Bertuccio. Uz kurieni, ekscelence, pavēl? Uz Antēnas šoseju pie barona Danglāra. Paga, maestro Bertuccio, sacīja grāfs, vēl atgriezdamies. Es gribētu lauku muižu jūras tūmā, Normandijā. Tur vajadzētu būt tūmā mazai ostai vai līcim, tā ka mans kuģis var piebraukt klāt. Kuģim jābūt arvien gatavam doties jūrā, lai tā būtu diena vai nakts, kad tikai man iepatīkas. Apklausieties pie notāriem pēc kādas muižas, un, ja tāda atrodas, tad pērciet. Ekscelence, var uz mani paļausties. Grāfs tagad ielēc ratos, kuri pēc neilga laika pieturēja baņķiera mājas priekšā. Danglārs nu pat atradās kā priekšsēdētājs kādā sapulcē,
kur tika spriests par jauna dzelzceļa būvi, kad tam tika pateikts, ka tiek pieteikts grāfs Montekristo. Sēde arī jau bija gandrīz beigusies. Pie grāfa vārda Danglārs piecēlās. Mani kungi, viņš sacīja saviem kolēģiem, kuri visi bija vai no vienas vai otras kameras cienījami locekļi. Atvainojiet, ka jūs atstāju, bet iedomājieties, ka Tomsona un Frenča firma Romā man ieteica kādu grāfu Montekristo un atver tam pie manis neaprobežotu kredītu. Tas ir vislielākais joks, kādi mani ārzemju korespondenti sev jebkad atļaušies. Jūs varat saprast, ka esmu ziņkārīgs. Šorīt agri piebraucu pie šī tā dēvētā grāfa. Ja viņš patiesi būtu grāfs, tad viņš nebūtu tik bagāts. Cienījamais kungs nebija runājams. Nu, ko jūs par to sakāt? Vai tā nav kņaza izturēšanās, kādu viņš sev atļāvās? Viņa māja Elizejas laukos, par kuru viņš kā izzināju, tūliņ skaidrā naudā samaksājis pirkdams. Izskatās ļoti grēzna, bet neaprobežots kredīts. Danglārs turpināja nicīgi smiedamies. Uzliek banķieriem lielus pienākumus. Es ļoti kāroju šo vīru redzēt. Mani Romas biedri, man liekas, grib ar mani dzīt jokus, bet kas pēdējais smējas? Smējas visgārdāk. Ar šiem vārdiem, kurus Danglārs izrunāja ar lielu patosu, viņš atvadījās no saviem viesiem un devās uz balto ar zeltu iztapsēto zāli, par kuru runāja visā Antēnas šosejā. Uz šo zāli viņš bija licis vest viesi, lai tam no paša sākuma iedzītu bijību. Grāfs aplūkoja dažas veclaiku gleznas, kuras Danglāram bija tikušas pārdotas par oriģināliem, kaut gan bija tikai kopijas. Danglāram ienākot, grāfs ātri pagriezās. Danglārs nevērīgi pameta ar galvu un deva grāfam mājienu atsēsties kādā krēslā, kurš bija taisīts no zeltīta koka un apvilkts ar zeltu caurulstu atlasu. Grāfs apsēdās. Man ir gods redzēt Montekristo kungu. Un man, atbildēja grāfs, ir gods redzēt baronu Danglāra kungu, goda leģiona bruņinieku un tautas vietnieku nama locekli. Montekristo atkārtoja visus titulus, kurus tas bija atradis uz Danglāra vizītkārtes. Atvainojiet, mans kungs, ka jūs tūlīt neuzrunāju ar titulu, ar kādu jūs man bijāt pieteikts, bet mēs dzīvojam, kā jūs zināt, tautas valdības laikā, un es esmu tautas interešu aizstāvētājs. Vai tādā ziņā, ka jūs pats sevi saucat par baronu, bet citu nesaucat par grāfu? Man tas neko nenozīmē, mans kungs, atteica Danglārs nevērīgi. Viņi man ir iecēluši par baronu un par goda leģiona bruņinieku dažādu nopelnu dēļ, bet jūs no saviem tituliem esat atsacījies, kā priekš jums Montmorency un Lafayette jauks piemērs, mans kungs. Nu, ne jau gluži tā,
atbildēja Danglārs nokaunējies. Piemēram, sulāņu dēļ, jūs saprotat. Tātad jūs saviem ļaudīm esat cienījamais barona kungs, žurnālistiem Danglāra kungs un vēlētājiem pilsonis. Pie konstitucionālas valdības tāda vārda izvēle ir ļoti ērta, to es saprotu ļoti labi. Danglārs sakoda zobus, viņš redzēja, ka šādā sarunā viņš ir zaudētājs. Viņš mēģināja tādēļ pāriet uz citu tematu. Grāfa kungs, viņš teica paklanīdamies. Uz jūsu vārdu no Thompsona un Frenču firmas esmu dabūjis paziņojumu. Priecājos, baronkungs. Jūs atļausiet man sevi tā saukt, kā jūsu ļaudis jūs sauc. Tas ir tāds nelāks ieradums, kurš man vēl palicis no tām zemēm, kur baroni vēl ko nozīmē, un tādēļ, ka tur vairs netiek iecelti jauni. Par to priecājos. Es saku tādēļ, ka man vairs nebūs tā lieta jāizdara pašam. Vai jūs esat dabūjis paziņojumu? Jā, atbildēja Danglārs, bet man jums jāatzīstas, ka es to lāgi nesaprotu. Kā tā? Es jau biju pie jums piebraucis, lai dabūtu kādu skaidrojumu. Te es esmu, barona kungs, lūdzu prasiet vien. Šī vēstule, atbildēja Danglārs, grāfam Montekristo kungam manā firmā dod tiesības uz neaprobežotu kredītu. Labi, barona kungs, kas jums tur liekas nesaprotams? Nekas, grāfa kungs, tikai vārds neaprobežots. Nu jā, vai tas nav franciski? Jūs saprotiet, tie ir Anglijas vācieši, kas to raksta. Tas nav nekas, grāfa kungs, pret izteicienu man nav nekā ko iebilst, bet negluži tā ir ar aprēķinu. Vai tad Thompsona un Frenča firma pēc jūsu domām nebūtu visai droša, baronkungs? Prasīja grāfs ar visnaivāko izskatu pasaulē. Tas man nebūtu visai patīkami, jo man tur ir noguldīts visai ievērojamas summas. Ai, pilnīgi drošā, atbildēja Danglārs ar gandrīz nicīgu smaidu. Bet no finansu viedokļa vārds neaprobežots ir tāds šaubīgs. Vai tādēļ, ka tas neaprobežots? Prasīja grāfs. Tā ir, grāfa kungs. To gribēju sacīt un par to jāšaubās. No tā ir jāatturās, māca gudri ļaudis. Nu, tas nozīmē, atbildēja Montekristo, ka ja Thompsona un Frenča firma grib izdarīt muļķības, Danglāra firma tās priekšzīmē nesakos. Kā tā, grāfkungs? Nu, tas taču gaiši saprotams. Thompsona un Frenča firma savu veikalu vada bez aprobežojuma. Barons Danglāra kungs savam veikalam turpretī ir aizvilcis robežu. Viņš ir ļoti gudrs, nu, kā viņš pats saka. Mans kungs, atbildēja baņķers augstprātīgi, manu kasi vēl neviens nav aprēķinājis. Nu, atbildēja Montekristo, tad liekas, es būšu pirmais, kas to darīs. Kas tad jums to saka? Jūs taču prasāt izskaidrojumu, baronkungs, un tādēļ neviļus jāsāk šaubīties. Danglārs kodīja lūpas, jau otrais viņš no šī vīra tika pārvarēts un šoreiz pats savā arodā. Izsmejošā pieklājība, kuru viņš izrādīja, jau līdzinājās nekaunībai.
Montekristo turpretī smaidīja ar visnevainīgāko atskatu. Mans kungs, sacīja Danglārs, pēc īsas klusa ciešanas. Es ceru, jūs mani sapratīsiet, ja es jūs lūdzu pašam noteikt to summu, kuru jūs no manis gribat saņemt. Bet, barona kungs, atbildēja Montekristo, apņemdamies ne soli neatkāpties. Kad uz jūsu banku liku sev izrakstīt neaprobežotu kredītu, tad to darīju tādēļ, ka nevarēju noteikt, kādu summu man vajadzēs. Tagad banķieris cerēja, ka ir klāt acu mirklis, kur tas varēja izrādīt savu pārsvaru. Viņš atgāzās atpakaļ krēslā un sacīja ar rupjiem augstprātīgiem smaidiem. Ak, mans kungs! Nebaidieties nemaz izsacīt savu vēlēšanos. Jūs pārliecināsieties, ka Danglāra veikals, lai gan tas nosaka robežas, tomēr spēj apmierināt vistālākos prasījumus. Ja tas arī būtu miljons, kuru jūs gribat prasīt. Ko jūs sacījāt? Prasīja Montekristo. Es sacīju, ja tas arī būtu pat vesels miljons, atbildēja Danglārs ar aušīgu lielību, katru zilbi uzsvērdams. Un ko tad, lai es ar miljonu iesāktu? Atbildēja grāfs. Ah, tu mīļais dieviņ, baron kungs, ja te būtu runa par miljonu, un no tāda nieka dēļ es taču nebūtu licis izrakstīt uz jūsu firmu neaprobežotu kredītu, miljonu. To es nesāju klāt vienmēr savā portfelī. Montekristo izvilka no krūšu kabatas 2 zīmes, katru par 500 000 franku, izmaksājamas uzrādītājam. Danglārs bija ne tik vien pārspēts, bet pilnīgi gar zemi notriekts. Viņam uznāca reibonis. It kā nesajēgdams, viņš uzlūkoja Montekristo ar stingām glāžainām acīm. Nu, atzīstieties vien, Montekristo nežēlīgi turpināja. Jūs Tomsona un Frenča firmai neusticaties. Viss, kas var gadīties. Esmu nodrošinājies. Te būs vēl 2 līdzīgas vēstules kā tā, kuru jūs saņēmāt. Viena no Aršteina un Eskola firmas Vīnē baronam von Rotšildam, otra no Ričārda un Blenta firmas Londonā Lafita kungam. Sakiet vienu vārdu, baron kungs, un es jūs atsvabināšu no visa nemiera un stādīšos priekšā abām šīm firmām. Danglāram bija augsti sviedri uz pieres. Drebēdams viņš paņēma vāciešu un angļu vēstules, kuras grāfs viņam sniedza, ar pirkstu galiem un ņēmās tik ilgi pētīt abējās parakstus, ka grāfs būtu juties aizvainots, ja banķiera stāvoklis nebūtu tik nožēlojams. Grāfa kungs, te ir gan 3 paraksti, kuri sver miljonus, teica Danglārs, pieceldamies, it kā gribētu locīties zelta varai, kura atradās personificēta šinī vīrā. 3 neaprobežotas kredītu vēstules pie mūsu 3 vislielākajiem banku vīriem. Piedodiet man, grāfa kungs, es nemaz vairs nešaubos, bet toties vairāk esmu izbrīnījies. Kā nu tāda firma kā jūsējā var par to brīnīties? Sacīja Montekristo ar izmeklētu pieklājību. Jūs varat man naudu sūtīt, vai ne? Jums tikai jāpavēl, grāfa kungs. Nu tad, atbildēja Montekristo. Tagad, kur mēs saprotamies, jo mēs taču saprotamies, vai ne? Danglārs
Piekrisdams pamāja ar galvu. Un jums pret mani vairs nav neusticības? Vai, grāfa kungs, man tādas nekad nav bijis. Nē, jūs vēlējāties tikai pierādījumu, vairāk neko. Nu labi, viņš turpināja. Tagad, kur mēs saprotamies un jums pret mani vairs nav neusticības, mēs noteiksim arī summas lielumu. Pirmajam gadam apmēram 6 miljoni. 6 miljoni. Labi. Danglārs izdvesa no aizņaukta kakla. Ja man vairāk vajadzēs, Montekristo vienaldzīgi turpināja, es paziņošu. Bet es domāju tikai 1 gadu Francijā palikt. Un šim gadam man ar to pietiks. Bet es redzēšu. Esiet tik labs, piesūtiet man rītu priekšpusdienā 500,000 franku. Līdz 12. es būšu mājās. Un ja ātrāk izietu savam mājas pārvaldniekam, es atstāšu kvīti. Rītu priekšpusdienā nauda jums tiks piesūtīta, grāfa kungs, sacīja Danglārs. Vai jūs to vēlaties zeltā, bankas zīmēs vai sudrabā? Zeltā un bankas zīmēs, vienādās daļās, ja drīkst lūgt. Grāfs piecēlās. Man jums jāatzīstas, grāfa kungs, sacīja Danglārs. Domāju, ka pazīstu visus lielos bagātniekus Eiropā, bet jūsu mantas stāvoklis, kurš liekas būt neizmērojams, man ir pilnīgs svešs. Tas gan tikai jaunākā laikā liekas nodibināts. Nē, barona kungs, atbildēja Montekristo. Tas turpretī ir ļoti vecs. Tas ir mantojums no ģimenes uz ģimeni, kurš netika līdz šim aizskarts un kura procenti ir 3-kārtīgi pavairojušies. Tikai kopš dažiem gadiem noticēja testamenta atstājēja noteiktais laiks, un es to saņēmu mantojumā. Tādēļ ir itin dabiski, ka jūs par to vēl nekā nezināt. Bet tam jūs to drīzā laikā labāk iepazīstiet. Šos vārdus grāfs pavadīja ar tiem spocīgajiem smaidiem, kuri jau Francu Depinē bija šausminājuši. Ar jūsu garšu un jūsu nolūkiem, grāfa kungs, Danglārs turpināja, jūs Parīzē spīdēsit ar tādu greznumu, ka mēs, mazie miljonāri, teiksim, pavisam aptumšoti, bet tā kā jūs esat mākslas cienītājs, jo, kad es ienācu, jūs apskatījāt manas gleznas, tad es jūs lūdzu apskatīt manu gleznu galeriju. Tur visas ir vecas gleznas, visi oriģināli, kuri man par tādiem tikuši ieteikti, modernās gleznas es nemīlu. Jums taisnība, baron kungs, no modernajām gleznām visām ir viena vaina. Tām vēl nav bijis laika vecām palikt. Varu jums parādīt dažas Torvaldsenā, Bartolonī un Kanovas darinātas statujas. Tikai sveši mākslinieki vien no frančiem, kā redzat, es nekā neturu. Jums pilna tiesība būt pret viņiem netaisniem, baron kungs, jo tie ir tikai jūsu tautieši. To visu mēs aiztaupīsim uz vēlāku laiku, kad būsim tuvāk pazīstami. Šodien, ja jūs atļaujat, es jūs iepazīstināšu ar baronieti Danglāra kundzi. Atvainojiet manu skubu, grāfa kungs, bet tāds klients, kā jūs, pieder nu gandrīz pie ģimenes.
Montekristo paklanījās par zīmi, ka viņš pieņem godu, kuru viņam finansu vīrs piedāvā. Danglārs piezvanīja. Uz sliekšņa parādījās Sulainis pārspīlēti greznā livrejā. Vai baronietes kundze mājā? Prasīja Danglārs. Jā, cienītais kungs. Vai viņu vien pati? Nē, cienījamai kundzei ir viesi. Jums taču nebūs nekas pretīm, grāfa kungs. Nebūt, nē. Un kādi viesi cienījamai kundzei ir? Vai Debrē kungs? Prasīja Danglārs ar tādu naivumu, ka Montekristo, kurš par šo sakaru jau bija ievācis ziņas, bija klusībā jāsmējas. Jā, cienījamais kungs, atbildēja Sulainis. Danglārs pamet ar galvu un sacīja Montekristo. Lisjens Debrē ir mūsu mājas vecs draugs, iekšlietu ministra sekretārs. Man jau bija gods ar Debrē kungu iepazīties. Kur tad? Prasīja Danglārs izbrīnējies. Pie Morserfa kunga. Tad jūs mazo vikontu arī jau pazīstat? Mēs iepazināmies Romā karnevāla laikā. Ah, jā, sacīja Danglārs, es par to dzirdēju. Vai tur nenotika arī kāds savāds gadījums ar laupītājiem un tāda brīnišķa izglābšana? Es domāju, viņš manai sievai un meitai pēc savas pārbraukšanas no Itālijas par to stāstīja. Baronietes kundze sagaida cienījamos kungus, sacīja Sulainis, kurš bija atnācis atpakaļ. Es eju pa priekšu, rādu jums ceļu, sacīja Danglārs paklanīdamies. Un man ir gods sekot, atbildēja Montekristo.